kur un kādā veidā var parakstīties par to, lai Latvijas valdībai nebūtu tik vienkārši izpārdot vai privatizēt Latvijas valsts lielākos uzņēmumus, tās kā Latvenergo, Latvijas valsts meža sadales tīkls un tam līdzīgi. Tas ir izdarāms minūtes, pusotras laikā. Šeit ir saite, uz kuru jums jāiet, un šeit ir barkods, kuru jūs noskanējat ar vietālruņa kameru, jūs nonāksiet šeit. Parakstu vākšana par tautas nobalsošanas un pašvaldību referendumu ierosināšanu. Jums ir jāiet uz pašām beigām, te ir tātad piekrīt lietošanas noteikumiem, pieprasīt pakalpojumu. Šeit ir autentifikācijas iespējas. Es izvēlēšos Smart ID. Tā kā parasti es piekrītu Smart ID, tātad ievadam savu Smart ID kodu. Un tad, kad jūs esat iekšā, jums te var izvēlēties dažādas iniciatīvas. Jums ir jāmeklē iniciatīva, kura saucas grozījums Latvijas Republikas satversmē, un aprakstā ir parakstu vākšana notiek par ierosinājumu noteikti satversmē Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgi īpašumu objektu atsavināšanas kārtību. Lai parakstīties par šo iniciatīvu, jums vajag nospiest pogu sarkano iepazīties un parakstīt. Vēlreiz atvērsies visa šī iniciatīva, tālāk vēlreiz parakstīt. Un pēdējo reizi, tātad vai tiešām vēlaties parakstīt iniciatīvu, nospiežam jā. Viss, jūs esat parakstījušies. Kas šī ir tieši par iniciatīvu? Tas ir iniciatīva par to, lai notiktu referendums, jāsavāc 150 000 paraksti, kur notiks referendums, lai grozītu Latvijas valsts satversmi, kurā tiks ierakstīti uzņēmumi, kuru privatizācijai vai daļējai izpārdošanai nebūs pietiekami vienkārši ar valdības lēmumu. Būs vajadzīga vismaz 2/3 Saeimas deputātu balsu. Neļausim izpārdot Latvijas valsts uzņēmumus, lai lāpītu šīs siliņas valdības neizdarības un vēlmi tērēt arvien vairāk. Paldies!